Spraigs mēģinājumu un koncertu grafiks tik katros dziesmu un deju svētkos ir jāiztur tautisko deju dejotājiem. Šajos svētkos laikapstākļi dejotājus lutinājuši. Mēģinājumos un koncertos galvenokārt spīdējusi saule un izlīt nācies vien pāris reizes. Ludzas novada bērnu jaunatnes centra deju kolektīva Žepere dejotāji kopā ar vēl 16,5 tūkstošiem bērnu un jauniešu tautas deju lielkoncerta līdz varavīksnē tikt laikā uzbūra, piebūra un sabūra bērnības sapņus un domas, izdejojot tos caur brīnumskaistu deju rakstiem. Esam nosvinējuši 5 gadu jubileju. Mēs atšķiramies ar to, ka mūsu kolektīvs pastāv šobrīd jau ir 2 grupas. Tie ir jaunākie, 7. un 9. klase. Viņi pie manis dejo jau no 1. klases, un šie viņiem ir 2. svētki. Jā. Bet vēl viens kolektīvs, kas ir jauniešu deju kolektīvs, un viņi ir tie, kas es saucu studentu kolektīvs. Viņi brauc katru 2. nedēļu no Rīgas uz Ludzu, lai varētu mēģinājumos piedalīties sestdienās, svētdienās dejot, un tad dejot kopā koncertos. Es pati dejoju no 1990. gada kā dalībniece lauku kolektīvā Blontos kādreiz. Un no 93. gada esmu dziesmu svētku kā vadītāja. Man ļoti patika būt dejotājai, jo izjust to spēku, kas ir dziesmu svētkos dejojot Daugavas stadionā, nevar nekur. Kad man bija iespēja pagājušajos svētkos pāris dejas nodejot kādas dejotājas vietā, izjūtas ir neizstāstāmas, neaprakstāmas. Un man liels prieks, ka maniem dejotājiem viņi ir piekusuši, bet viņi joprojām grib to darīt un priecājas par to. Šogad ir interesantāk tas, ka ir ļoti skaisti zīmējumi, vismaz man ļoti patīk, un arī iespēju vairāk. Tiešām iespēju ļoti daudz ir pagājušās tikai 4 dienas, un mums jau tur notikumi, piedzīvojumi. Es pat nezinu, ko gaidīt nākošajās dienās. Mēs uzreiz, kad atbraucām, mēs domājām, visi noguruši, iesim gulēt, bet kaut kā sanāca tā, ka mēs visi maksimums 1 stundu gulējām tikai naktī. Un nākošajā rītā bija jāceļas uz mēģinājumu. Un kā klājās mēģinājumā? Diezgan labi. Vismaz šodien mēģinājumā mums izdevās pagulēt brīvajā brīdī. Es ļoti sen viņus gaidīju, un man liekas, tas ir tik forši, kaut arī šis nogurums šausmīgais, bet liekas, ka tas ir tik forši, un nezinu, man ļoti patīk. Pirms skatēm bija ļoti lieli uztraukumi, jo domājām, ka netiksim, un domājām, ka nē, un vēlāk, kad mums paziņoja, ka mēs brauksim vispār, visiem bija tik liela laime, ka mēs tikām. Mūsu kolektīvs ir pietiekami traks. Jā, un arī tiešām ļoti jautrs. Es nekad laikam mūžā negribētu savu citu kolektīvu, jo muzeji ir paši foršākie, protams. Viņi ir ļoti lustīgi. Katrs ar savu bet kopā, protams, sadzīvot. Viņi spēj savākties tad, kad tas ir nepieciešams. Viņi spēj radīt man vismaz tādu iespaidu, ka labāk nevar būt. To, ka viņi mani ļoti mīl. Es arī zinu to, ka es bez viņiem arī nevaru. Esmu pieradusi. Viņi īpaši ir mīlestība pret deju, tāpat kā mīlestība pret 2 cilvēkiem. Neatkārtojama un vienreizīga. Es baudu šos mirkļus, ko Dievs man ir devis būt kopā ar viņiem. Cik ilgi dejos, nezinu, bet jau šobrīd saka pēc 9. klases mācīsies citās skolās, bet vai mēs varētu piekdienās braukt uz mēģinājumiem? Un tas man iepriecina.